Iepriekšējā raidījumā mēs jau pieskārāmies jautājumu par to, vai pamiers vai miers ir reāls Ukrainā jau 2025. Gada pavasarī, tas praktiski tagad, martā, aprīlī, varbūt maijā. Process ir sācies. Donalda Trumpa administrācija ļoti nopietni ir piegājusi šim te jautājumam par mieru Ukrainā. Katrā gadījumā mēs redzam, ka vismaz jau ir sākušies kaut kādi momenti, jau kaut kādas tikšanās, kaut kādas sarunas. Tātad, mēs varam teikt, ka tas ir pozitīvs jautājums, cik ātri mēs redzēsim kaut kādus jau praktiskus rezultātus. Es domāju, šobrīd neviens neņemās spriest. Es izteikšos piesardzīgi un palikšu pie sava iepriekš teiktā viedokļa, ka es redzu, kad miers tāds stabils būtu iespējams tad, ja viena no šīm valstīm gūtu tādus būtiskus panākumus šajā konfliktā. Labdien, Arnoldi! Labdien, Raimond! Mēs turpinām savu raidījumu sēriju par Ukrainu. Iepriekšējā raidījumā mēs jau pieskārāmies jautājumu par to, vai pamiers vai miers ir reāls Ukrainā jau 2025. Gada pavasarī, tas praktiski tagad, martā, aprīlī, varbūt maijā. Un mēs turpinām tagad šo te raidījumu ar jaunu informāciju, ar jaunu notikumu analīzi. Tātad iepriekšējā nedēļā un jau šajā nedēļā ir notikušas vairākas ļoti svarīgas lietas. Pirmā no tām ir Krievijas Federācijas prezidenta Vladimira Putina un ASV prezidenta Donalda Trumpa telefona saruna, kas notika pagājušajā otrdienā, 18. martā. Tātad šī saruna ilga 2 stundas un 30 minūtes, tātad praktiski 2,5 stundas ilga šī saruna. Un tātad, kas tad bija šie galvenie momenti šajā sarunā? Ja? Tātad, protams, galvenais moments ir jautājums par iespējamību noslēgt ātru uguns pārtraukšanu un ātru pamieru Ukrainā. Vai tas vispār ir iespējams? Tātad, no Krievijas Federācijas puses tika izteikts viedoklis, ka jā, ka praktiski tas ir iespējams, bet ir vairākas nianses, kuras jāapspriež. Protams, viena no šīm niansēm, kādā veidā un kas kontrolēs pamiera ievērošanu. Jo, protams, ka mēs nevaram izslēgt to, ka pamieris varētu tikt praktiski neievērots no vienas vai otras puses. Tad jautājums, kas garantēs šāda veida pamiera izpildi. Kas garantēs to, ka abas puses neizmantos šo 30 dienu pamieru, jo tāda termiņš, par kuru ir runa, ir 30 dienas. Tad jautājums par to, kas kontrolēs to, ka abas puses neizmantos šīs 30 dienas vai šo pamieru, lai vienkārši atpūstos, pārdislocētos, tātad atkal nodrošināt loģistiku, nodrošināt svaigu tātad militāro spēju, ienākšanu, svaigu militārā personāla, ierašanos, rotāciju, viss citas lietas. Ja? Tātad, kas šo visu garantēs? Jautājums numur 1. Jautājums numur 2, tātad no Krievijas Federācijas puses bija uzstādījums par to, ka šī pamiera laikā ir jānodrošina vairākas lietas. Pirmā, Ukraina nesaņem ieročus no rietumiem šī perioda laikā. Otrkārt, Ukraina nesaņem ASV izlūka informāciju šajā periodā. Un treškārt, tātad Ukraina pārtrauc personāla sastāvu mobilizāciju Ukrainas bruņotajos spēkos. Nākamais moments, tātad jautājums par to, kur tad šis pamieris tiek nodrošināts. Protams, Amerikas Savienotās valsts uzskata, ka šim pamieram ir jābūt visās sfērās, tātad pamieram jābūt uz zemes, pamieram jābūt gaisā un pamieram jābūt uz jūras. Nākamais moments, tātad pār civilās kritiskās infrastruktūras neiznīcināšana un ostas infrastruktūras neiznīcināšana un vēl piedāvājam tādu, kas ir ļoti svarīgi, enerģētikas infrastruktūras neiznīcināšana abās pusēs. Tātad triecienu pārtraukšana pa
šo te kritisko ostu infrastruktūru, civilo infrastruktūru un enerģētisko infrastruktūru. Tad vēl viens ļoti būtisks jautājums. Nākamais jautājums, tātad arī šajā te sarunā tika pieminēts, kā jautājums par kodolieroču un citu masu iznīcināšanas ieroču neizplatību. Tātad mēs ar tevi runājām vienā no iepriekšējiem raidījumiem par murgainām idejām izvietot kodolieročus Latvijā, Baltijā, attīstīt šos te kodolieročus Latvijā, Baltijā. Es domāju, tas ir vairāk nekā skaidrs signāls no divu kodolu lielvalstu vadītāju puses, ka nekas tam līdzīgs netiks pieļauts. Nekāda kodolieroču tātad izpēte vai vēl jau vairāk novietošana jebkur. Absolūti skaidrs signāls, tātad vēlreiz varu nomierināt visus, ka neviens nepieļaus kaut ko tam līdzīgu Latvijā un Baltijas valstīs. Vēl viens svarīga lieta ir tāda par teritorijām, protams, par Ukrainas teritoriju nākotni, kas ir, protams, ļoti nopietns jautājums un ļoti sāpīgs jautājums Ukrainai. Tāpat jautājums par, kā no šī te pamiera tālāk nonākt līdz stabilam mieram vistuvākajā nākotnē. Jo viena lieta ir pamieris, uguns pārtraukšana. Tas var ilgt 30 dienas, var ilgt ilgāk, bet tas absolūti negarantē to, ka militārais konflikts neatsāksies ar jaunu sparu, kad abas puses būs atpūtušās, un kā es jau teicu, tātad veikušas svaigu personālu un militāro spēju rezervi iesaisti šajā militārajā konfliktā. Un vēl viens ļoti svarīgs jautājums par iespējamiem mieru uzturētājiem, kas varētu tikt izvietot Ukrainā, ja šis pamieris tiktu noslēgts. Tātad, protams, mēs šeit redzam, ka no Francijas un Lielbritānijas puses ir vēlme nosūtīt tātad savu kontingentu, bet pat viņi ir jau skaidri pateikuši, ka bez ASV loģistikas atbalsta, bez ASV izlūka informācijas atbalsta, bez ASV, teiksim, kosmisko spēku atbalsta, nekas no tā nevar notikt. Eiropai nav šādu spēju. ASV savukārt paziņojušas, ka ASV nevienu savu karavīru uz Ukrainu nesūtīs. ASV tātad nepiedalīsies arī atbalsta funkcijās, vismaz šobrīd viņi to ir teikuši. Un ASV arī neuzskatīs, ja notiks, teiksim, kaut kāds konflikts starp Krievijas federācijas bruņotiem spēkiem un pieņemsim kādas NATO dalību valsts, Lielbritānijas vai Francijas vai kādas citas NATO dalību valsts bruņotiem spēkiem Ukrainas teritorijā, tas nebūs 5. paragrāfa jautājums. Tātad tas netiks uzskatīts par uzbrukumu NATO aliansei, tas netiks uzskatīts par uzbrukumu Amerikas Savienotajām valstīm. Līdz ar to tātad tieši konkrētās valsts riskē ar savu karavīru dzīvībām. Ja mēs skatāmies kaut vai uz Lielbritānijas potenciālu, tad Lielbritānijai šobrīd ir mazākie bruņotie spēki, sauszemes bruņotie spēki pēdējo 200 gadu laikā. Apmēram 70–80 tūkstoši sauszemes spēku personāla sastāvs. Tātad, kā tu pats saproti, mēs šeit runājam par miljonu armijām, kā ir Ukrainai, teiksim, Krievijas federācijai, 70–80 tūkstoši sauszemes bruņoto spēku sastāvs, tas ir smieklīgi. Ar šādu bruņoto spēku sastāvu tu nevari neko tur praktiski nosūtīt uz Ukrainu, vēl pie tiem, ja tev nav attiecīgi atbalsta no Amerikas Savienotajām valstīm. Lūk, bet ir arī jāsecina, ka Ukraina nebija galvenais un vienīgais šo, teiksim, sarunu starp ASV prezidentu un Krievijas federācijas prezidentu temats. Tuvie austrumi, tālie austrumi, kodolieroču neizplatīšana, kopējais, teiksim, Krievijas federācijas un ASV attiecību spektrs, ieskaitot Arktiku, ieskaitot Eiropu, ieskaitot Vidusāziju, tālos austrumus, Āfriku un tā tālāk. Ja? Jo šobrīd izskatās, ka abas valstis grib turpināt savu tādu attiecību pilnīgu renesansi, visaptverošu, ne tikai jautājumā par Ukrainu, bet jautājumā praktiski par manas iepriekš nosauktajiem visiem jautājumiem. Lūk, un visbeidzot šajās sarunās ir tik noteikts, ka ekspertu grupas sāks darbu nekavējoties. Un jau praktiski pirms dažām dienām, svētdien, pirmdien un otrdien Saudarābijā, tad mēs redzam, ka Saudarābija tiek
ir izvēlēti par vietu, kur visticamāk arī ir izcināsies šīs sarunas, dažāda līmeņa un dažādas intensitātes. Tātad Saudarābijā notika jau sarunas starp ASV un Ukrainas delegācijām, starp ASV un Krievijas delegācijām. Protams, šobrīd, ņemot vērā visus, teiksim, iepriekš pieminētos apstākļus, 3 gadus jau, vairāk kā 3 gadus ilgušo konfliktu, protams, ka šobrīd nav tā reāli jebkāda līmeņa Ukrainas un Krievijas federācijas delegācija nosēdināt pie galda. Tātad ASV turpina savu vidutāju lomu, tā saucamā atspoļu diplomātija, tā tad ierodās runā ar ukraiņiem, tad runā ar krieviem, tad attiecīgi atkal ar ukraiņiem, ar krieviem un tā tālāk, kamēr mēģina panākt kaut kādu kopsaucēju. Līdz ar to šīs sarunas ir sākušās jau, teiksim, ekspertu līmenī, jautājumā, kā tieši izpaudīsies pamieris jūrā, kā tieši, teiksim, tiks nodrošināta mierīga jūras satiksme Melnajā jūrā, kā tieši tiks nodrošināta, teiksim, civilā kritiskā infrastruktūra, no gaisa triecieniem un cita veida triecieniem, ostu infrastruktūra, kā tiks nodrošināta enerģētikas infrastruktūras drošība, respektīvi jau šos jautājumus, detaļas, kādā veidā šis pamieris varētu stāties spēkā. Mēs jau esam runājuši par to, tātad aprīlī ir ļoti svarīgs datums, Lieldienas, 20. aprīli ir Lieldienas, šajā gadā sakrīt gan katoļu, gan pareizticīgo Lieldienas, tātad šis datums tiek minēts kā viens no tādiem iespējamiem ar ļoti dziļu simbolismu, ļoti simbolisks datums, svarīgs datums, kas varētu būt viens no datumiem, kad šāda veida vienošanās varētu tikt noslēgta vai stātos spēkā. Tātad, kā mēs redzam, šobrīd sarunas turpinās, no mans puses var tikai secināt, ka tiešām, ja iestāsies kaut vai uguns pārtraukšana miers, tas tomēr glābs ļoti daudz cilvēku dzīvības. Gan frontē, gan civiliedzīvotāju dzīvības, aiz frontes līnijas, gan Krievijas federācijā, gan Ukrainā. Tātad, protams, kas, domāju, visi labas gribas cilvēki vēlas, lai pēc iespējas ātrāk iestātos miers Ukrainā, pēc iespējas ātrāk pārtrauktu iet bojā cilvēki, pēc iespējas ātrāk tiktu, teiksim tā, pārtraukt šo kritiskās infrastruktūras objektu iznīcināšana. Process ir sācies, Arnoldi. Process ir sācies. Donalda Trumpa administrācija ļoti nopietni ir piegājusi šim jautājumam par mieru Ukrainā. Katrā gadījumā mēs redzam, ka vismaz jau ir sākušies kaut kādi momenti, jau kaut kādas tikšanās, kaut kādas sarunas. Tātad, mēs varam teikt, ka tas ir pozitīvs jautājums, cik ātri mēs redzēsim kaut kādus jau praktiskus rezultātus. Es domāju, šobrīd neviens neņemās spriest, bet, iespējams, aprīlī un maijā varētu notikt dažādi, teiksim, datumi, dažādi svarīgi datumi, dažādi notikumi, kas šo procesu varētu pātrināt. Tā kā mēs noteikti turpināsim sekot tam, jo, tā ir atkarīga vispār visas Eiropas nākotne, tā skaitā arī Baltijas valsts nākotne. Šī kara sekas, kara rezultāts un, cerēsim, iespējamais pamiers un miers tuvākajā nākotnē. Arnoldi, tavs viedoklis par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu? Neapšaubāmi, ka ir zinām panākumi šajās sarunās, bet es izturētos ļoti piesardzīgi, izteikt kaut kādu, jau slēdzienu, kā varētu būt nākotnē beigties šīs sarunas, jo Krievi ir izvirzījusi diezgan stingrs un priekš sevis, var teikt, izdevīgs nosacījums miera noslēgšanai, ne pamiera noslēgšanai. Tad es domāju, ka pamieris būtu iespējams un arī, kad viņu panāks šo pamieru, bet kas attiecās uz pilnīgu mieru līgumu noslēgšanu starp šīm abām valstīm, es domāju, ka es izteikšos piesardzīgi un palikšu pie sava iepriekš teiktā viedokļa, ka es redzu, ka miers tāds stabils būtu iespējams tad, ja viena no šīm valstīm gūtu tādus būtiskus panākumus šajā konfliktā.
jo tas nostiprinātu šo mieru. Jā. Pagaidām, kā mēs redzam frontē, neviena no pusēm negūst tādus, iespaidīgus redzamus panākums. Tāpēc arī, tas viss, kā var teikt, ja neiestātos Amerikas Savienotās valsts par šīm miera sarunām, tad arī līdz šai dienai nekas nebūtu. Jā, tad mēs redzam, ka Amerikas Savienotās valsts iestājas ļoti, ļoti, kā var teikt, nopietni par šīm miera sarunām un par šo uguns pārtraukšanu. Jā, un līdz ar to, šajā gadījumā varbūt Ukrainai tas bija neizdevīgi, jo, ka mēs zinām, Amerikas Savienotās valsts pārtrauc militāro palīdzību Ukrainai, kas būtiski ietekmēja viedokļu Zeļenska. Un, mans viedoklis ir tāds, ka pamieris ir iespējams, kad uz kādiem noteikumiem viņi noslēgs. Šodien es nevaru par to pateikt, var tikai minēt, jā. Tad abas puses var piekrist pamieram, bet, kas attiecās uz ilgu un stabilu mieru, es izturētos piesardzīgi. Jo tas konflikts ir tik dziļš, ka, no vēstures mēs redzam, ka tāds, būtībā miers stabils ir tad, ja viena no pusēm gūst būtisks, kā var teikt, panākums par otru pusi. Jā. Tad nav svarīgi, uz kādiem nosacījumiem šis miers tiek noslēgts, bet viņš ir uz ilgu laiku un tāds stabils, jā. Jo, lielākā nozīme visās šajās sarunās un šajā situācijā, kā tu zini, un kā tu arī minēji, Amerikas Savienotajām valstīm, jā, ar savām bruņotajām spējām, savām ietekmēm, un uz kuru valstu vairāk Amerikas Savienotās valsts šo ietekmi virzīs, vai uz Ukrainu, vai uz Krievijas federāciju. Mēs redzam, ka uz Ukrainu tas ir vieglāk panākams, uz Krievijas federāciju vairāk tās ekonomiskās sankcijas. Redzēs, varbūt Trumpam izdosies, Amerikas Savienoto valstu prezidentam, būtiski, gūt panākums šeit. Bet, kā jau es teicu, es ļoti piesardzīgi, izturētos pret ilgstošu mieru un kad viņš varētu būt noslēgts, jā. Jā, paldies, Arnold. Katrā gadījumā es domāju, ka Donalds Trumps panāks savu, jo tas arī viņa personisks jautājums. Viņš apsolīja, ka būs miers, viņam ir tomēr jāatbild savu vēlētāju priekšā, un viņam ir, asins no deguna jāpanāk tās. Un, protams, es to pilnīgi piekrītu, ka ņemot vērā to, ka šobrīd Krievijas federācijas bruņotie spēki lēnām, bet noteikti tomēr virzās uz priekšu, bet Ukrainas bruņotie spēki nē. Un arī, protams, nenoliedzam, ka Donaldam Trumpam ir daudz vieglāk ietekmēt Ukrainu, jo, dārgie draugi, Ukraina ir 100% atkarīga no ASV finansiālās, politiskās un militārās palīdzības. Un ja ASV pārtrauks šo palīdzību, tad gan var notikt tas, par ko tu saki, ka viena puse zaudēs bruņoto konfliktu pavisam noteikti. Ja? Tā kā domāju, ka Zeļenskim nekādas īpašas izējas nav. Ja viņš pretosies Donalda Trumpa iniciatīvai, tad es domāju, ka viņš vienkārši tiks nomainīts vienā vai otrā veidā. Ņemot arī vērā to, ka ASV arī uzstāja, ka jābūt Ukrainas prezidenta vēlēšanām, jo Zeļenskis jau ir krietni pāri savu pilnvaru termiņam. Protams, var runāt par to, ka kara laikā ir grūti taisīt vēlēšanas, jā, bet formāli ASV var vienmēr šo jautājumu pacelt. Vai tu esi vai neesi leģitīms prezidents. Tā kā viņam noteikti vajadzēs ieklausīties, ko viņam saka amerikāņi. Pretējā gadījumā, piedod, ne briti, ne francūži, ne vācieši nespēja praktiski aizvietot to palīdzību, gan finansiālo, gan militāro, ko Ukrainai visu laiku ir devuši amerikāņi. Tas vienkārši nav iespējams. Tā ir skarbā realitāte, ar ko jārēķinās. Arnold, paldies tev liels par tavu viedokli. Mēs, protams, turpināsim šo raidījumu sēriju, tāpēc, ka katru dienu notiek jauna kaut kāda situācija. Un, protams, skatīsimies, vai pamieris vai miers vispār iespējams šajā situācijā. Paldies tev, Arnold, uz redzēšanos. Paldies.